Uzmanību! Runā zvaigzne! Šodien spēlējām pret Cirkšas ledus. Rezultāts bija nešķirts 3-3. Iemet vienu golu, atdevu vienu rezultātu piespēli. Dabūju noraidīju. Nebija. Varēja labāk. Visi komandas biedri varēja labāk tic. Tagad spēles labākie momenti. Dalmanis tādu piespēli pa gaisu uz vārtu vidu. Stālmans ar ripu pa gaisu dod Bērziņam. Bērziņš ar roku to notur. Zonā iet legā vārti! Vārti pāriet Bērziņš pāri zilai līnijai. Met! Tālējā devītniekā un izvirza komandu vadībā ar rezultātu 1-0. Jā, no Roberta Stālmaņa piespēles. Vārtus Patriotu komandā gūst Bērziņa kungs, jeb Alvis Bērziņš. Tautā zināms kā mašīna. Un raida ripu pāri zonām, bet pārmetiens nebūs tādēļ, ka Cirkšas ledus spēlē mazākumā vēl tieši minūte. Uģis Kalējs atradīsies uz noraidīto soliņu. Nu, vai arī īsāk. Jā. Un te mums ir moments, te mums ir iespēja. Un gols! Imants Skultāns! Imants Skultāns raida ripu vārtos. Jā, un Cirkšas ledus gūst vārtus mazākumā un izlīdzina rezultātu. Iespējīgs. Uģis Kalējs saņem ripu, dod to tālāk Muciniekam. Mucinieks met pa zemi, metiens vēlreiz un gols! Un vārti! Vārti, jā, ripu tieši tā! Sākumā tā neticēju. Ripa atlēdz no borta. Veiksmīgi. Cirkšas ledus spēlētājiem. Zonā, nu jau Ūdris vidus zonā, Ūdris ievelk ripu zonā. Ies uz metienu, tā ir piespēle vārti! Kas pa skaistiem vārtiem gūst tev Švinka, gūst vārtus no Oskara Ūdra un Deina Bandera piespēlēm. Nebija nemaz tik ilgi jāgaida, 16 sekundes. Jā, spēlējot 4-4 atgādāsim. Jā, un turpinās tad 4-4. Jā, te nekas nemainīsies sastāvos, un arī rezultāts gan ir pamainījies 2-2. Būs tiešām aizraujošs trešais periods. Tāds jau viest ar Skalpem raida ripu zonā. Tur Ribe tālāk uz Stālmanis. Stālmanis tiek līdz vārtiem un vārti! Kas pa vārtiem Roberta Stālmaņa izpildījumā? Nu, viņu tagad arī mēģina iedzīt ledu. Nu, jaunākais, viens no jaunākajiem normāli vārds spēlētājiem. svinības. Kakla paņērt un nogāt. Nu, ko? Ja, filigrāni tiešām. Es nevaru noliegt, ka vārtu guvums bija fantastisks. Edgar, 1-1 mazākumā iemet. Jūs arī iemet mazākumā. Jā, tas ir normāli. Jā, nu tiešām ļoti filigrāni skaisti vārti un rezultāts jau ir kļuvis 2-3. Cīza metienu attālumā kaut vai pēdējā sekundē. Nu, tā jau ir. 2 vārti tas ir grūtāk, protams. Bet neredz, saka, ka tieši tie 2 vārti nav tas patīkamākais pārsvars. Ja tie, kas nestūdzos, ka... Labi, es nemaz labāk 2 nekā 1. Bīstam situācijā pie Patriotu vārtiem. Kas tur notiek? Gols! Vārti! Izskatās, ka Edgars Rudenko saņem sveicienus, un laikam viņš ir tur būdams uz ledus, laikam pat varbūt iemetis golu. Patrioti laikam nav apmierināti radušos situāciju, bet tiesnesim jautājumu nav. Vārti tiek ieskaitīti. Es tā domāju. Jā. Tātad, ja es pareizi saprotu, kad pēc 1 minūtes, ja rezultāts saglabāsies 3-3, tad būs OT, jā. Jā. Ļoti bīstami, un rezultāts mums ir rock'n'rolls. Nu, grūti saprast, bet nu laikam jau, ka tā ripa nebija. Patreiz viņš stāv uz līnijas. Redzēs, ko tiesnesis izdomās. Ja viņš nav parādījis, tad diez vai viņš parādīs. Video atkārtojumu neskatīsies. Jā, tur diez vai arī redzēs. Jā. Nu,
interesanti. Nu vajadzētu būt tagad, jā, tieši tā tas arī ir. Mums Ivo ir gribēja saldais overtime. ēdiens. Ivo, lūdzu, tev būs overtime. Ivo, jā, paldies par labu vēlējumiem. Nu, iemetienā Zigorts Bušs uzvar. Aldis Kalings, nu, padod ripu stūrī Armandam Ļoļam. Armands Ļoļa cīnās ar Seikovskis atgūst ripu. Seikovskis dod piespēli uz Stāmanu, vai Stāmans būs pirmais? Un beidzies. Mums ir spēles laiks, ledus laiks. Un apsveicam abas komandas. Arī cīnīta 1 punktu. Es domāju, ka pelnīt, ne, Erika? Jā, spēle tiešām bija aizraujoša. Un es pat teiktu, ka varbūt ir pavisam godīgi, kad paņēma katru pa punktiem. Joprojām Edgars esam vienā punktu skaitā tabulā. Jā, tagad būs 5 spēlēs 5 punkti. Jā. Bet jā, spēle tiešām bija aizraujoša, nelika galīgi vilties. Un katrā gadījumā, jā, paldies, Edgars, ka tu pievienojies. Paldies, ka tu uzaicināji. Jā, un jums, darbie skatītāji, noteikti paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā vakarā. Un izbaudījāt, jūs izbaudījāt arī šo spēli kopā ar mums. Jā, un paldies arī Štālam par operatoru. Jā, Egils Štāls, paldies. Būšanu. Nu, ko sagaidīsim vēl labākos spēlētājus? Nu gan. Un Patriotiem. Viņš ir izbrīnīts. Kurš? Liepiņš bija izbrīnīts, ka viņam iedod labākā spēlētāja. Jā, un tātad Liepiņš un Stāmans Patriotiem šīs spēles labākie spēlētāji. Ļoti skaisti. Jā. Labi.